Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andis Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par visdārgāko pērli. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs, dari tā, ka mūsu dzīves ir Tavs auglis. Ka mēs paši esam Tavs auglis, un viss, ko mēs darām, ir Tavs auglis. Viss, ko mēs runājam, Dievs, ir tas, ko Tu gribi, ka mēs runājam. Dievs, dod mums Tevi pagodināt. Pagodinies, Dievs, pie mums. Esi žēlīgs. Veido mūs kā mālu par tiem traukiem, par kādiem Tu mūs gribi veidot, Dievs. Pasaki mums, kas mēs esam. Kas mēs esam Tavās acīs, kas mums jādara. Kāda ir mūsu garīgā identitāte. Dievs, lieto šo raidījumu. Dari tā, ka tam ir Tavs rezultāts. Cilvēks sirdīs un prātos. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar raksturvietu. Lasīsim Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā 45. un 48. pantu. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklēja dārgas pērles, un atrads vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Vienmēr esmu jūties kā tāds meklētājs. Atceramies, bija tāda Jumpravas grupa, ir joprojām. Manā jaunībā viņi bija sevišķi populāri. Viņiem bija dziesma par brāli, kurš tālu aizgāja brālis. Mana nama durvis viņam ciet, jo viņš runāja kaut ko par laimi, kuru meklēt vajagot iet. Meklēšana. Cilvēks sirds meklē. Mēs gribam kaut ko sevišķi atrast. Tie, kuri meklē. Atceros, ka jau 11. gados man sāka likties, ka ir kaut kas vairāk. Pirmkārt, ka kaut kas nav kārtībā ar šo pasauli. Es īsti nejūtos laimīgs un ir kaut kas vairāk nekā tikai šī materiālā pasaule. Kad es izlasīju pēc 8. šķiet klases vasarā grāmatu, kas saucās ar jautājumzīmi vai misticisma atzimšana. Un to grāmatu izlasot, tur bija nodaļa pa pēcnāvs redzējumiem un viss tas man pamodināja. Es pārtraucu lasīt daļliteratūru toreiz un sāku lasīt daudz ko par reliģijām, par psiholoģiju, par parapsiholoģiju, ezotēriku, austrumu mācības, ja, dažādas viltīgas mācības, ja, kas ir maldugunis, kas meklētāja dvēseli mēģina pēdējā brīdī aizvilkt prom. Tātad meklētājs jau tic, ka ir kaut kas vairāk. Nav tikai šī pasaule, nav tikai materiālā pasaule, ir kas vairāk. Un tad, ko darīt? Tad Sātans mēģina šo meklētāju novirzīt uz viltus mācībām, uz viltus reliģijām. Es ticu, ir tikai viens ceļš uz debesīm un ir tikai viens starpnieks starp cilvēku un Dievu, un tas ir Jēzus Kristus. Nav citā vārdā mums lemta pestīšana, nav tāda vārda, kurā mums būtu lemta pestīšana, tikai Jēzus Kristus. Kam nav dēla, tam nav tēva. Kam ir dēls, tam ir tēvs. Nu, lūk, un tad šī meklēšana ir tāda, ka tu meklē, un pat tad, kad es jau biju tādā reliģiozā dzīvē 10 gadus, es jūtos, ir jāturpina meklēt. Šī nepiepildītības sajūta ir svētība no Dieva. Tātad viņš tev grib dot vairāk. Ja tu jūti, ka tev kaut kas trūkst attiecībās ar Dievu, šo trūkuma sajūtu dod, es ticu, pats Dievs. Viņš kaut kādā agrā jaunībā man jau lika ilgoties pēc kaut kā vairāk. Es ticu, ja tu skaties šo raidījumu arī, tu esi ilgojies pēc kā vairāk. Un varbūt jau es dabūjis no Dieva, bet varbūt vēl esi procesā. Šīs ilgas no Dieva, pēc Dieva ir viņa dāvana. Lai tu un es, lai mēs neapstātos, lai mēs gribētu vairāk. Lai mēs gribētu vairāk, un viņa noliktavs neizsīkst, viņam ir vēl. Kas ir runāts par šo tirgotāju? Kad debesu valstība ir tāda. Un viņš ir cilvēks, kurš meklēja dārgas pērles, tātad kaut ko vērtīgu. Un atrads vienu sevišķi dārgu pērli, tātad labāku par citām. Viņš atrod. Nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Nogāja un pārdeva visu. Kā sasniegt šo pērli? Noiet un pārdot visu, kas viņam pieder. Ļoti radikāla mācība. Kristus ir radikāls. Viņa mācība ir ļoti radikāla. Pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka pērli. Tātad, ja nepārdot visu, pietrūktu naudas nopirkt pērli. Cena bija viss. Šodien runājam par kapitulāciju Dievam, par padošanos Dievam. Lasām vēl Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā 44. pantu.
Debesu valstība līdzinās tīruma apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Tātad cilvēks ir jau to mantu apskatījies. Viņš saprot, cik tā ir liela vērtība, bet tā vēl nav viņa pārziņā. Tas nav vēl viņa rokās, nav viņa kontrolē. Tikai tad, kad viņš izlem, ka viņš pārdod visu, tie ir atkal radikāli vārdi. Līdzīgi kā ar pērli, te ir par mantu tīrumā arī pārdod visu. Atceros, ka ap 2005. 2008. gadu notika brīnumainas lietas. Dievs man vadīja garā, beidzot pēc ilgiem meklējumiem, pēc ilgas ilgošanās. Es jutos dažus mēnešus tā, kā es vēlos justies ar Dievu. Un kā es nebiju juties. Un es te uzsveru vārdu justies, no tā nevajag baidīties. Tie, kas te tādi gribas virzītāji un gribas maksimizētāji ir, tie dažkārt aizmirst kaut ko, par sirdi. Lielākās izmaiņas ir sirdī, un tikai Dievs tās kontrolē, un tās nav ar mūsu saprātu kontrolējams. Tikai svētais gars sirdi var vadīt un pārtaisīt pilnā mērā. Un es jūtos, ka nav riktīgi līdz tam 2005.–2006. gadam, tur bija Dievs darīja brīnums, bija notikumi, bija brīnumi. Dieva gars darbojās. Un tomēr es jūtos, ka nav tā, kā es vēlētos, un es ilgojos. Es atceros, es Tallinā gāju pa ielu kaut kādā 99. gadā un domāju, Dievs dara tā, ka ir labāk, ka ir pa īstām, tā kā Bībelē rakstīts. Un es neesmu tur. Es lasu, un cik iedvesmojoši un spilgt, un tas nav par mani. Tas nav par mani. Un es lūdzu, un Dievs atbildēja uz lūgšanu. Un tad ap to 2005. 2008. gadu man bija tādi mēneši, kad es beidzot jutos pieņemts, ka ar Kristus upuri pietiek, ka es ticēju evaņģēlijam. Un pat tad, kad man gadījās slīdēt, bija kāds kritiens grēkā, tad es izsūdzēju Dievam, un es zināju un ticēju, ka Dievs man pieņem Kristus dēļ. Evaņģēlijas bija piepildījies manā dzīvē. Es braucu toreiz no Kauguriem, darbs bija Rīgā, ofisā, un es braucu tad parasti no rīta lasīt aptuveni tās 50 minūtes Bībeli un lūdzu Dievu, un atpakaļ braucu pēcpusdienā pēc darba, arī lasīju Bībeli un lūdzu Dievu. Un tas likās tā organiski no rīta uzņemt garīgu barību, un tad pēcpusdienā jau ikdienas putekļus ar šo garīgo barību noskalot nost. Ja? Noskalot nost, līdzīgi kā mēs lasām rakstos par kāju mazgāšanu, es ticu, tas ir arī simbols garīgai ikdienas uzslāņojumu noņemšanai. Un tomēr man ticība tika testēta, un es neizturēju. Bet jau pirms tam bija gara augļi, kāpēc es vēlos uzsvērt, ka tā atkrišana tomēr bija jau no absolūtās zemes iziešana trimdā. Jau es biju baudījis augļus, es biju baudījis jau vīnogus no absolūtās zemes. Atceramies, ka izlūk atnes vīnogus. Viņi visi saprot, cik vērtīgi ir absolūtā zeme, tur tiešām piens un medus tek. Bet tā vēl nav viņu kontrolē. Un es apmēram līdzīgi jutos, un es atceros, ka es sludināju pa jaunam toreiz šajā posmā. Es tur mājas grupā tādā sludināju un nevis izaicināju par grēku cilvēkus, bet sludināju evaņģēliju, par to, ka Kristus upuris ir pilnīgs, viņš izpērk mūs. Ka ar to pietiek, un ticībā mēs esam pestīti ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos. Un es redzēju, ka šāda sludināšana dara augļus cilvēkos. Atceros, viena māsa pienāca pie maniem, es viņu pat neizaicināju, bet viņa pēc manas sludināšanas gribēja pats stāstīt, klausies, man tur ir tā, un es tur ar to cīnos, un es ar to gribu tikt galā, un man bija tā, bet es jau māsa, es tev neko nesarāju. Es sludināju evaņģēliju, un es redzēju, kā tas strādā. Tas, kas, ja šis tev ir pašsaprotam, man tas toreiz nebija pašsaprotam. Es biju tādā gribasspēka bauslības un burta draudzē. Un mēs viens otru šaustījām, paši sevi šaustījām un visu pasauli šaustījām, visu, ko satikām, visu izaicinājām. Par to, ka cilvēki nav svētdzīvē, un tur daļa jau no tā teiktā mums bija taisnība, bet ne jau tā auglis tiek panākts. Ne jau tā svētais gars darbojas. Galatiešiem, 3. nodaļa, 5. pāns. Vai tad tas, kas jums sniedz garu un jūsos dara brīnums, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Ar ticības sludināšanu. Gars darbojas mūsos un dara brīnumus. Tātad ne ar bauslības darbiem, ar ticības sludināšanu, tātad ticības dzirdēšanu.
ar ticības pilnas sludināšanas dzirdēšanu mūsos notiek brīnumi. Tātad evaņģēlijs dara brīnumus. Vēsts par Kristus krustu un upuru un izpirkšanu un augšām celšanos un pestīšanu ticībā. Šis viss par Dievu mīlestību, par beznosacījumu mīlestību. Šis ir tas, kas izkausē sirdis. Šis ir tas, kas dod spēku negrēkot. Un es no tā biju ēdis. Un vienalga man ticība tika testēta, un tas bija daļai saistībā ar laulības lietām. Man ticība tika testēta, un es nepadevos pilnībā Dievam. Kāpēc man ar šo tomēr nepietiek? Es redzēju, ka ir vēl kaut kāds svarīgs elements manā izaugsmē nepieciešams. Un tā ir padošanās Dievam. Tātad, lai es paliktu apsolītā zemē. Nekāda elka nedrīkst būt starp mani un Dievu. Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa 24. pants. Patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļ, tam tā zūd, bet kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Vainu. Kur tu esi? Kur ir tavs sirds? Šajā pasaulē vēl. Nu tad tu te ieguldīsies. Tad te būs centrālā lieta. Vai Dievu valstībā? Vainu. Tas nenozīmē, ka tev jāiziet pilnībā no šīs pasaules. Tu vari strādāt šajā pasaulē. Tu vari strādāt kaut kādu darbu, kas nav saistīts ar ticības lietām. Vienkārši pelnīt maizīti. Un tomēr tavai sirdī ir jābūt citur. Jo kur ir tava manta, tur ir tavs sirds. Kur ir tava manta? Kur ir pērle? Pirmkārt, ja tu domā, ka pasaulē ir tā pērle, nu tad laimīgi ceļ. Es to, protams, saku ar tādu ironiju, ar sarkasmu. To laimi mēs nevēlamies. Es nenovēlu īstenībā to ceļu nevienam. To vajag pamest. Ir vainu. Ja kviešgrauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Es savā azartspēja atkarībā biju vientuļš. Es biju viens. Un tad, kad Dievs man atpestīja, es atkal esmu kopā ar cilvēkiem. Ja nemirst, viņš paliek viens. Tātad, bez Dieva arī, ja? Ja tu gribi šajā pasaulē būt dzīvs, tādā miesīgā nozīmē, tad tur. Ja tu gribi būt ar Dievu valstībā, tad jāspēr soļi. Jāatsakās no šīs. Izlem, kur tu gribi būt. Ebrejiem 11. nodaļa, 8. pants. Ticībā Abrahāms ir paklausījis aicinājumu un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja, nezinādams, kurp viņš iet. Es redzēju sapni pirms daudziem gadiem, ka es karājos Skrūnas autoostā, ir ielūzu uz zemi, un es pie tās ielūzušās zemes turos augšā ar seju, skatos tur uz Skrūnu, uz autoostu, un lejā ir brīnumaina cita dimensija. Un tā autoosta viss bija tāds pelēks, un tas man asociējās ar ilgām stundām, veltīgi nosistu laiku, kad es gaidu, kad es tikšu beidzot no skolas uz mājām vai pēc treniņiem uz mājām, jo es dzīvoju netālu ārpus Skrunas. Un tad ir tā pelēcīgā vide, tur visādi kautiņi, dzeršanas, tā ir tā autoosts, pazīstama, bet nepatīkama vide. Un lejā ir brīnumaini, iedvesmojoši dimensijas. Skatījos tur tā kā debesis, tātad nedomāsim te tā par fizikas lietām. Ja? Vienkārši tur ir cita dimensija, es redzu kaut kāda zila jūra, viļņi, sala lejā. Un salas cietoksnis ar 3 lieliem torņiem. Un es nojaušu intuitīvi, es saprotu sapnī, tas ir, kur es gribu būt. Un es tur neesmu. Un tas ir, kur es gribu būt. Un kā es tagad palaidīšu rokas vaļā? Tas ir apmēram tas ūdens lejā un tā pils ir apmēram kaut kādu 1,5 kilometru lejā, 1,5 kilometrs. Un tad es domāju sapnī, kā tas ir palaidījuši, kā tad fizikas likuma, es taču varu nosisties. Es tur lidošu lejā, es varu nosisties. Vienlaikus es atceros savas domas sapnī, es nojaušu, es varētu tur arī izdzīvot. Es varētu kaut kā brīnumaini aizlidot. Un notiek šī cīņa, un es tajā sapnī rokas nepalaižu vaļā, un es pamostos. Tad es teicu vienai māsai, Kristū, Marinai, es teicu, klausies, es karājos klints galā, tas bija kaut kādu 2007. Gadu, varbūt 2008. Es saku, es karājos
pārpa klints malu un man ir bail rokas palaist vaļā. Es nezinu, vai Dievs man noķers. Jo tas ir nezināmais. Ābrahams gāja nezinādams, kurp viņš iet. Kad Pēters izgāja uz ūdens, izlika savu kāju, viņš jau nezina, viņš vienkārši paļaujās uz Jēzu, viņš skatās uz Jēzu. Viņš neko neizdara to ūdeni, viņam ir jāpaļaujās. Dievs nosargā to, ka Pēters neslīkst. Jā. Viņam jāstās uz Jēzu, tad, kad viņš novēršās, jā, viņš atkal sāk slīgt. Viņš sāk skatīties uz pasauli, tātad nevis uz Jēzu un ir slīgt. Bet tur atkal viss labi beidzās, viņš saka, kungs glāb manu, Jēzus viņu notur un izglābi. Dievs ir žēlīgs. Viņš palīdz mums pat, ja mēs krītam. Un Marīna teica, noteikti Dievs noķers, ja tu palaidīsi rokas vaļā. Viņa saprata, par ko es runāju. Viņa saprata, ka runa ir par garīgu lietu. Es palaidu tās rokas vaļā pēc kādiem 11 gadiem tikai, pēc kādiem 12 gadiem. Garīgā nozīmē palaidu rokas vaļā pēc 12 gadiem. Un Dievs man noķēra. Un es gāju kā pa ūdens virsmu. Un es piedzīvoju to, pēc kā es ilgojos. Un es toreiz atceros domas, kad es no jauna uzticēju dzīvi Dievam, pilnībā kapitulēdams. Es atceros domas, man pārņem tāda sajūsma, tāds saviļņojums drīzāk. Prieks, miers, pārliecība, ka es tagad visu pametīšu slikto, kas man traucē būt ar Dievu. Es atceros savas domas, tās bija tādas šādi, tik labi ir ar Dievu. Te šī var visu pamest. Beidzot, šis ir tas, pēc kā es ilgojos. Toreiz tajā bostoniešu draudzē, kur es biju aptuveni 10 gadus, viņi man pārmet, es brāļiem stāstīju savas problēmas, ka es nejūtos ar Dievu pietiekami labi un trūkst ticības un tādas garīgas laimes pie Dieva trūkst. Viņi teica, tu vienkārši meklē emocijas, tu nepareizi dari. Kāda ironija, Dievs man iedeva tik daudz pozitīvu emociju, tik daudz saviļņojumu. Kāda ironija, neklausies kušinātājos. Ja tu jūti, ka pērli nav tavās rokās, vienalga, ko citi saka. Ja tu nojaut, ka ir kaut kas vairāk pie Dieva un tev to noteikti vajag 100% ej uz turieni, obligāti, ej nezināmajā, Dievs tev notvers. Tu iesp ūdens virsmu. Es palaidu rokas vaļā, Dievs man noķēra. Garīgā nozīmē es runāju tādu simboliski. Pērle. Pirms tam bija manās rokās, es viņu biju redzējis, es viņu biju aptaustījis, es sapratu, pērle ir visdārgākā. Tie bija tie daži mēneši. Pēc tam, kad Dievs man atpestīja 19. gadā, man likās, man bija bail, man bija tā kā iepriekš. Tad, kad no bādes iznāca sārā, tie cilvēki slēpjot ēdienu zem spilvena, jo viņiem ir bailes, ka atkal nebūs. Un man likās, ka, vai tiešām Dievs tik labi, tas turpināsies, Dievs ar tevīm ir šādi. Un pagāja laiks, kamēr es sāku nomierināties, sapratu, jā, Dieva žēlastība nepazūd. Piepildās raksturvietas, kurās saka, ka Dieva žēlastība ir mūžīga. Kā psalmās lasam, es palikšu Dieva namā mūžīgi. Ja? Ka es to no Dieva izlūdzos, ka tik es būtu mūžīgi ar Dievu. Un ka Dievs neņem no savu žēlastību, ja? Viņi ir kā klints, viņi nevar izkustināt. Tev ir brīvība iet pašam prom, ja tu gribi, bet es ticu, ka tu negribi. Es tev aicinu neiet prom. Bet neviens no Jēzus rokas tev neizraus ārā. Viņa žēlastība paliek. Un tas lēnām sāk tā kā pielekt garīgi, kad viņa žēlastība paliek. Kad tā pērla paliek tavās rokās. Es sapratu, viss Dievs ir iedevis kaut ko viņš neņem nost. Tā ir grandioza žēlastība. Bet kas bija jāizdara? Bija jāpalaiž rokas vaļā. Ja grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu, kas savu dzīvību tur mīļ, tam tā zūd. Bet kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Klausies, brāl, māsa, es nezinu, kur tu esi. Starp citu atraksti. Ierakst komentārā, ja negribu publiski rakstīt komentāru, uzrakst uz Dāvida armiju. Uz e-pasta davida.armija@gmail.com. Kur tu esi? Varbūt tu esi tuksnesī, varbūt tu izgāji no Ēģiptes, bet absolūtā zemē vēl neiegāji. Varbūt tu biji jau absolūtā zemē, jau ēd vīnogas un pienu un medu jau baudīji un izgāji trimdā ārā. Netiec atpakaļ. Dievs zina, kur tu esi. Varbūt tu esi vēl tikai Ēģiptē un nemaz neesi gājis ārā, paklau. Visās nozīmēs. Pasaule jālaiž vaļā. Viss. Laižam rokas vaļā. Grauds krīt zemē, nomirst un pēc tam ir dzīvība. Radikāli labāka, bagātāka. Ir vairāk. Svētības ir vairāk, viss ir vairāk, ja tu pazemini sev un ja tu palaidi rokas vaļā, Dievs tevi noķer.
Kas savu dzīvi šī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Nāc uz sapulcēm otrdienās, 7. uzraksti, e-pastā pirms tam. Nāc svētdien 3. uz sapulcēm. Ja tu esi tālu, vienalga, Dievs tev ir tur, pat ja tu neatnāks klātienē. Vienkārši padodies, pērle ir, tu viņu dabūsi. Atsakies no grēka, atsakies no šīs pasaules. Lūdz Dievu, lai viņš tev dod svēto garu. Ir rakstīts, ka viņš dos tiem, kas viņu lūdza. Ja? Viņš nedos kaut ko citu. Ja tu lūdz maizi, viņš tev dod maizi. Tātad, ja tu lūdz dzīvības maizi, viņš tev dod dzīvības maizi. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Dievs, paldies, ka pērle ir. Dievs, paldies, ka pērle ir. Dievs, dar tā, ka mēs viņu satveram, turam, ka tā ir mūsu rokās. Tikai tu vari izlemt to izdarīt. Tikai jo tu valdi par savu valstību. Dievs, lūdzu uzlūko tos, kas šodien skatās. Ja kāds nav valstībā vēl, Dievs ieved viņu. Izved Dievs no Ēģiptes ārā caur ūdeni. Lai atzimst ūdenī un garā. Lūdzu Dievs uzlūkot vēsels. Kas turās pie pasaulīgās klints un nelaiž roksvaļā, Dievs dod drosmi palaist roksvaļā. Dod drosmi iet nezināmajā, kā Abrahams gāja, Dievs. Dievs sargā tos, kas jau ir apsolītā zemē garīgi. Sargā Dievs, lai kāja neslīd, un ja slīd, lai tu noķer. Dievs dod drosmi pārdot visu un nopirkt pērli un būt valstībā. To lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Paldies, draugi. Mani sauc Andris Kudors. Šis ir projekts Dāvida armija. Esiet svētīti. Tiekamies pēc nedēļas.